Šī viena spēle un izlases panākums Latvijas hokejam dos ļoti daudz, saka bijušais izlases uzbrucējs un tagad hokeja treneris Ģirds Ankipāns. Un tagad es redzu, kā mazie puikas skatās uz hokejistiem tribīnēs, cik aizrautīgi viņi skatās spēli. Un visi grib pieskārties hokejistiem un būt viņiem klāt. Es domāju, tas pēc gadiem nesīs jaunus mums spēlētājus. Pilnīgi viennozīmīgi. Latvija elites divīzijā spēlē jau kopš 1997. gada. Tomēr līdz pusfinālam aizsniegties tā arī nebija sanācis. Šo gadu par īpašu ekspertu ieskatā padara vairāki faktori. No tiem daži – skatītāju atbalsts, hokejistu pašatdevi laukumā un treneris Harijs Vigliņš. Visam tam, protams, galvenie nopelni pieder, protams, Harim, kurš to visu ansambli salicis un izveidojis šo ķīmiju. Neizcelt nevar arī vārtsarga Artūra Šilova spēli. Hokejists Latvijas vārtus sargājis teju visu čempionātu, tomēr par viņu un izlases kopējo nogurumu uztraukties nevajadzētu, norāda bijušais izlases vārtu vīrs Edgars Lūsiņš. Mums ir kaut kur cilvēciskais nogurums, ir fiziskais nogurums, emocionāls nogurums, bet šobrīd tās emocijas ir tādā līmenī, man liekas, ka tur tas adrenalīns ir tik augsts, kad šobrīd tu zini, ka ne tikai nejūt nogurumu, bet tur nejūt tās saucamās sāpes. Un es domāju, ka šobrīd čaļiem pilnīgi neinteresē, kas būs pēc tam viņam šodien viņam gribās turpināt spēlēt un gribās turpināt vinēt. Lūsiņš uzskata, ka tikai 22 gadus vecais hokejists ir bijis turnīra līdz šim labākais vārtsargs. Un šis turnīrs noteikti viņam dos lielu pienesumu arī individuālajā karjerā. Krišs Kairs, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.